Paldies, kā atnācāt, un, protams, es labprāt gribētu, lai mēs runātu par korupcijas novēršanu un apkarošanu, bet, diemžēl, situācija attīstās tā, ka ir nepieciešams sniegt kaut kādā veidā skaidrojumus, un es vakar un vēl šodien saņēmu gan zvanus un izziņas, un varu uzreiz pateikt, piedodiet, es nevaru vienkārši fiziski un dažreiz pat atbildēt uz jūsu gan zvaniem, gan atbildēm, gan izziņām, un līdz ar to es ceru, ka visus šodien mēs mēģinājām sazvanīt un, protams, sniegt to informāciju, kas bija jau palaistā publiskā telpā, gan arī, kas nākotnē varbūt arī kā rīcība vai darbība notiks. Laikam gribētu sākt ar situācijas chronoloģiju un vēlreiz tieši jums pateikt, ka 28. decembrī birojas pēc pusdienām saņēma informāciju attiecībā uz to ar rezolūciju no premjerministra prezidenta, ka nepieciešams sniegt informāciju par tiem faktiem, apstākļiem, kādēļ biroja priekšnieks pieņēma lēmumu par Strīkas atbrīvošanu. Šī situācija, protams, uzreiz sākām gatavot dokumentāciju, jo rezolūcija bija minēts, ka tā ir steidzīga un viņu jāizpilda 3 darba dienu laikā. Tad šī situācija, sakot ar nākamo darba dienu, tas ir jau jaunajā gadā, 2., 3. un 6. datums ir tad, kad ir jāsagatavo dokumentus, dokumenti tiek sagatavoti un 7. datumā ir nosūtīti personiski, nogādāju ministru kabinetā 9:00, lai ministru prezidentam būtu iespēja iepazīstināties ar tiem. Gribu vērst jūsu uzmanību un akcentēt, ka jau 3. janvārī par izbrīnu jau parādījās publiskajā telpā un nonāk informācija, ka lēmums gandrīz jau ir pieņemts un visticamāk ministrs prezidents atcels biroja priekšnieka lēmumu, un šī situācija tiešām interesanti veidojas, ņemot vērā to, ka dokumenti un viss pamatojums tika gatavots un sniegs tikai 7. datumā 9:00. Kas attiecas uz 7. janvāra notikumu attīstību, tad pēc 13:00 birojas saņēma jau ministru prezidenta rīkojumu par to, ka biroja priekšnieka lēmums ir atcelts un Strīke ir atjaunojama darbā. Šī situācija, protams, paliek atvērts jautājums par to, ka es minēju 4 stundas, bet ņemot vērā to, ka otra diena ir valdības diena un tas visticamāk arī līdz 12. tika pieņemts lēmums, tad no 9 līdz 12, gandrīz jau 3, mazāk par 3 stundām, tika pieņemts lēmums izvērtēt tos dokumentus, kas bija sagatavoti un iesniegti ministru prezidentam. Dokumenti sagatavoti un kopumā tie ir 275 lapas, kur ir gan faktiski ar pierādījumiem apstiprināts tas, kādēļ un kāpēc bija pieņemts lēmums attiecībā uz Strīkas atbrīvošanu. Argumentēti tika sniegta informācija attiecībā uz visiem tiem apstākļiem. Un tas, ka lēmums bija tik pieņemts ātri un burtiski pēc gandrīz 3-4 stundu laika pēc iesniegšanas norāda un liek man pārliecību par to, ka visticamāk ministru prezidents neiepazīstinājās ar tiem visiem argumentiem un faktiem, jo šeit gribētu arī vērst uzmanību, ka pat tajā rīkojumā par Strīkas kundzes atcelšanu ir pārmetumi, argumenti, tie ir 3, kuri
dokumentus ir atspoguļoti, viņi ir izanalizēti un pamatojas gan uz tiesu prakse, gan uz tiesas spriedumiem un arī įvērtējot normatīvos aktos, tika sniegti skaidrojot strīkas atlaišanu. Runājot par tiem argumentiem, tad tie ir kopumā, kā es minēju, 3. Premjers pārmeta novērtēšanas procedūras neievērošanu kā vienu argumentu. Tad kopumā runājot, varu pateikt, ka esmu pārliecināts, ka novērtēšana tika veikta likumīgi un juridiski korekti. Runājot par to juridisko aspektu, es nezinu, vai jūsu rīcībā ir, mēs varam arī izprintēt, bet jebkurā gadījumā kādas pusstundu vai 40 minūtes atpakaļ bija izplatīts paziņojums jau konkrēti par to, kādēļ tie argumenti neiztur kritiku. Un ja viņus atspoguļojot, tad varu pateikt, ka novērtēšana, kāpēc veikta likumīgi un juridiski korekti, tāpēc, ka pirmkārt novērtēšana bija veikta Strīkas kundzei par 12. gadu, par darba rezultātiem, un līdz ar to atkārtota novērtēšana, tas ir tas iepriekšējais novērtēšanas rezultāts, un viņš ir pamatots uz tiem normatīviem aktiem, kas bija jau spēkā vērtējot novērtēšanu par 12. gadu. Tas ir viens, un otrkārt, šī situācija nav būtiski vērst uzmanību tieši kaut kādā veida formai, vai tas ir elektroniskā novērtēšana vai papīra veida, bet paši par sevi novērtēšanai, un šī gadījumā visas novērtēšanas tie juridiski aspekti tika ievēroti, un bija izvērtēti un 12. gada norādīti tie neizpildīti darbi arī atkārtotajā novērtēšanā. Viņi ir izvērtēti, fiksēti, un, protams, par to ir saņemts Strīkas viedoklis. Un, protams, es kā iestādes vadītājs devu juridisku novērtējumu tam visam. Bez tam es gribu pateikt, ka arī 12. un 13. gada novērtēšanu, ko pats izjūtu uz savas ādas, arī man šī novērtēšana tika veikta atbilstoši tā instrukcija, kas bija piemērota arī Strīkas. Kas attiecas uz otro pārmetumu, kas ir minēts rīkojumā, tas ir premjers pārmeta atlaišanas nesaskaņošanu ar arotbiedrību. Šī situācija tiešām ir dīvaini man skaidrot, bet vēlreiz gribu uzsvert, ka tieši šis arī jautājums bija atspoguļots tajos dokumentos un skaidrots, kāpēc arotbiedrība piekrišana netika prasīta, atlaižot Strīki. Un, ja vēlreiz argumentējot to, tad gribu teikt, ka šī situācija KNAB ir tā institūcija, kas ir ar īpašo likumu, īpašo kārtību, un, protams, vērtējot gan KNAB likumā noteikto, gan arī tiesas, tā skaitā Satversmes tiesas spriedumus noteikto, tad viennozīmīgi KNAB amatpersonas ir tas, kas ir piederīgas valsts dienestam, un šī situācija arotbiedrības piekrišanas Strīkas atbrīvošanai nebija nepieciešama. Tas arī bija pamatots un sniegts kā arguments un uz visiem normatīviem aktiem un tiesas spriedumiem tieši ministru prezidentam. Īpaši šeit varbūt arī gribu vērst uzmanību, ka ņemot vērā to, ka arotbiedrība ir tā institūcija, kur, protams, Strīkas kundze ir kā arotbiedrības biedrs, bet arī 12. un 13. gada ietvaros būdama kā pienākumu izpildītāja, viņa vadīja iestādē, viņa ir biroja viena no vadītājiem, un šī situācija pastāv tāds potenciāls interešu konflikts attiecībā uz to, kā var būt viena persona gan kā biedrs, gan arī pārstāvēt iestādē pret, teiksim, arotbiedrību. Tas ir tas, kas arī izvērtēts pieņemot lēmumu, kāpēc arotbiedrība netika pieaicināta. Un vēl bez tam varu pateikt, ka principā arotbiedrība, pārsvarā pašlaik ārēji izskatās, un man nav pat, citas pārliecības par to, ka
vairāk vai mazāk arotbiedrība pārstāv tieši konkrētas personas un konkrētas striks. Ja, visos gadījumos ieņemot nevis kaut kādā veidā vērtēšanas pozīciju, bet noteiktajos, bet visos gadījumos aizstāvēt viņu. Šeit ir jautājums par to, vai šī gadījumā arotbiedrība ir paklausīga strīkai vai kas, bet tas ir cita juridiska persona, un es tālāk jau neargumentēšu. Kas attiecas uz trešo argumentu, kas ir minēts, tas ir atlaišanas apstrīdēšanas ceļi. Šī situācijā es varu pateikt, ka šis arguments ir absurds priekš biroja, jo vienmēr mēs pozicionējamies uz to, ka ir noteikti administratīvi akti, kad cilvēks iet prom no biroja, un šī situācijā vienmēr mēs norādījām, un līdz šim brīdim arī tiesa aizstāvējam pozīciju, ka ir pie līdzīgas situācijas jāvēršas administratīvā tiesa. Kaut gan šeit varu pateikt, ka 6. janvārī jau pēc strikas atlaišanas birojas saņēma tiesas galīgo spriedumu, kas stājas spēkā un viņš vairāk nav pārsūdzams. Tas ir attiecībā uz vienu biroja bijušo amatpersonu, bijušo izmeklētāju, kur tiesa viennozīmīgi pateica, ka šī situācijā lietas ir skatāmas vispārēja jurisdikcijas lietas izskatāmas vispārēja jurisdikcijas tiesā. Jā, protams, pieņemot lēmumu 20. decembrī, birojas pamatojas uz iepriekšējo praksi, līdz 6. janvārim nevarēja zināt, ka šī situācijā jau tiesa viennozīmīgi pateiks savu pozīciju, kādā veidā ir atlaišanas. Kaut gan šeit nekādā gadījumā nav liegums personai aizstāvēt savas tiesības, un strīkai tas nekādā gadījumā nebija. Viņa ir, ka jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, es uzskatu, ir iespēja vērsties tiesā un aizstāvēt savas pozīcijas. Kas attiecas uz to visu, tad es neredzu, ka būtu kaut kādi būtiski argumenti, lai ministru prezidents atceltu biroja lēmumu par strikas atlaišanu. Un, protams, gribētu šeit arī vērst jūsu uzmanību, ka es būtu gatavs iet un aizstāvēt savu taisnīgumu tiesā, bet šī situācija man tā aizstāvēšana ir liekta, jo rīkojumā, ko premjers izdeva vakar, ir norāde konkrēti, ka rīkojums nav pārsūdzams. 5. punkts nosaka, ka rīkojums nav pārsūdzams. Ja? Šī situācija savu tā taisnīgumu attiecību šo man ir liekts pierādīt. Un kopumā par secinājumiem principā izskatās, ka šis ministru prezidenta rīkojums ir pirmkārt prettiesisks lēmums, jo lēmums ir pieņemts pārsniedzot ministru prezidentam savas pilnvaras. Runājot par pilnvaru pārsniegšanu, tad šī situācijā ministru prezidentam ir jāņem vērā to, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir iestādē, kura ir neatkarīga iestādē, un viņa ir maksimāli neatkarīga no politiskiem lēmumiem, un vienīgā kompetence ministru prezidentam iejaukšanai, tas ir iejaukties iekšējos valsts pārvaldes lēmumos. Tas ir, ja pieņemsim, ir nepieciešams mainīt struktūru, pieņemt kaut kādā veidā normatīvus aktus, kas varētu mainīt biroja struktūru, reglamentus, nolikumus un tā tālāk, tad ir nepieciešams saskaņot, un ja pieņemsim šīs rīkojums, lēmums no biroja puses ir nepamatos, tad šī situācijā ministru prezidents tam ir iespēja iejaukties un atcelt to. Bet šeit ir gan lēmums publisku tiesību jomā, un viņi ir pārsūdzami nevis augstākai
valsts pārvaldes amatpersonai, ka šī situācija strīki pārsūdzēja premjeram, bet gan tiesai. Un tiesa vienīgi, kas var lēmt jautājumu attiecībā uz to, vai biroja pieņemtais lēmums attiecībā uz atlaišanu ir tiesisks vai ir ievērota uzteikšanas kārtība. Bez tām gribu vērst jūsu uzmanību, ka pašā rīkojumā ministru prezidents arī to pašu norāda, ka šī situācija tas ir publiska tiesību jomā pieņemtais lēmums, biroja pieņemtais lēmums, jo atsauksme ir uz to un rīkojumi ir faktiski secināts, ka biroja priekšnieka rīkojums par strīkas atbrīvošanu no ieņēmuma ir darba uzteikums, tas ir pirmkārt. Un otrkārt ir norāde uz to, ka biroja priekšnieks nepieprasīja arotbiedrības piekrišanu, kas arī darba likumā noteiktais publisku tiesību jomā veicamais pasākums. Šī situācija secinājums attiecībā uz pretīsisku ministru prezidenta lēmumu ir tāds, ka pirmkārt viņš pārkāpja savu pilnvaru robežas un uzņēmis tiesas kompetenci. Ja, tad tikai un vienīgi tiesa var atzīt, vai darba devēja uzteikums bija pretīsisks, un tikai saskaņā ar tiesas spriedumu darba uzteikums atzīstams par spēkā neesošu. Ministru prezidentam, protams, šī situācija, ja pie viņa vēršas knap darbinieki, ir iespēja precizēt minētos jautājumus. Mēs esam gatavi arī sniegt un skaidrot arī turpmāk, bet šī situācija gan iejaukties tādos publisko tiesību jomā lēmumos gan nav pieļaujams. Bez tam veidojas precedents, kas dod pamatu ne tikai pieņemsim visiem biroja darbiniekiem uzreiz meklēt savu taisnību nevis tiesā, bet arī uzreiz ministru prezidentam. Bet šī situācija veidojas precedents iejaukties publisku tiesību jomā, ka varētu pastāvēt, un man kā iestādes vadītājam tas ir tiešām bažas par to, ka lēmumi, ko iestādē un es, kā iestādes vadītājs, pieņemu attiecībā uz politiskajām partijām, attiecībā uz valsts amatpersonām, kuras ir ieņem amatus un kuras ir pietuvinātas politiskajām partijām, iespēja viņu arī atcelt. Un tas gan ir ļoti bīstama situācija attiecībā uz neatkarīgu korupcijas apkarošanu un korupcijas novēršanu. Un, protams, politisku partiju finansēšanas kontrole. Bez tam šī situācija gribētos vērst arī jūsu uzmanību, ka šeit veidojas tās sekas, kas man kā iestādes vadītājam nav saprotamas, jo atjaunojot amatā personu augstai politiskai amatpersonai, kā premjeram, vai šeit pirmkārt pārsniedzot arī pilnvaras un pretiesiski, nepastāvēs nākotnē tādas sekas, kā dažādos procesos, kur nepieciešams pieņemt lēmumu, kādas krimināllietas aizstāvība vai vienkārši ieinteresētas personas neapšaubīs biroja objektivitāte, neapšaubīs biroja tiesiskumu pieņemtajos lēmumus. Ja jau cilvēks atjaunots amatā, atcelot biroja priekšnieka lēmumu pretiesiski. Tas ir viens, un otrkārt, šī situācija man rodas arī jautājums par biroja prestīžu, kā politiskā persona iejaucas biroja darbā un atjauno vienu no vadošiem biroja darbiniekiem amatā, kas ļoti svarīgs korupcijas apkarošana un korupcijas novēršana, tā skaitā politisko partiju finansēšanas kontrole. Un runājot par pretiesisku lēmumu, papildināšu ar to, ko es arī minēju, ka arī izskatās, ka šis ir arī politisks lēmums. Pirmkārt, par to liecina
tā steiga, šaubas par to, vai ministru prezidents izvērtēja pietiekoši dokumentus uz vairāk nekā 250, gandrīz 300 lapām. Bez tam šī situācijā to, kas notiek, tas ir politiskas spēles, kuras gan negribu, lai iestādē tiktu ievilktas, un politiskas spēles pašlaik izskatās tādas, ka, protams, premjeram nav it kā ko zaudēt, viņš aiziet, bet vienīgais, ar ko viņš riskē ar savu reputāciju, un, protams, viennozīmīgi viņš velk aiz sevis visu partiju, tas ir Vienotību, jo tik atklāti visas sabiedrības priekšā tiek saglabāts ļoti nozīmīgs amats, tad atceļot biroja priekšnieka lēmumu, kurš izskatās ļoti vajadzīgs, un par to vajadzību ir vairākas versijas pārdomās, bet Strīkes figūra sanāk daudz svarīgākā un nozīmīgākā par visu partiju, un iespējams šis lēmums ir pieņems, lai lai slēpt kaut kāda veida informāciju, vai citi iemesli, kuri gan tad man kā iestādes vadītājiem nav zināmi. Runājot par laikam nākotni, tad šī situācija, ko es gribu pateikt, tad es tiešām vakar un šodien vēl no rīta domāju, izvērtēju vairākus attīstības scenārijus, tajā skaitā arī paredzēju vienu no tāda, ka es apsveru iespēju aiziet no biroja priekšnieka amata, jo es gan neesmu gatavs uzņemties atbildību par Strīkes darīšanām, jo novērtēšana, disciplinārs sods, tas ir tikai daļa no tiem visiem pārkāpumiem, kas ir konstatēti. Tas ir daļa tam visam, kas bija par pamatu pieņemt lēmumu, uzteikt Strīkei darbu, un galvenais tas ir uzticības zaudēšana, kopumā veidojot gan disciplinārs sods, gan arī novērtēšana, gan arī citi konstatētie pārkāpumi no Strīkes puses. Kas attiecas uz otro scenāriju, tad, protams, es atbildīgs par to, ka 2 gadus atpakaļ, vairāk par 2 gadiem, uzņemos vadīt šo iestādi, un, protams, es apzinos, ka vadīt iestādi un arī cīnīties ar korupciju nav no tiem vienkāršām rīcībām, darbībām, un, protams, man neviens nesolīja, ka darbs būs viegls. Līdz ar to es turpināšu vadīt iestādē, turpināšu kā līdz šim brīdim vadīt to godīgi un par pamatu ņemt sabiedrības intereses attiecībā uz korupcijas apkarošanu, novēršanu un politisku partiju finansēšanas kontroli. Tas laikam ir viss, ko es gribēju jums teikt, un es esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem par pašreizējo situāciju un par pašreizējiem attīstības notikumiem.